Nav sveiki visi, kas skatās. Skaļi nerunā, redz, kas tur mums tālumā. Un ganās. Jā, nav pamanījuši mani. Šita mājai jābūt pēc kārtas, gan jau izrakta. Bet nav. Tagad jau visur ir pabijuši hobiju brāļi un māsas. Ko? Šodien, kamēr zāvu šita te nav saugus tādās vietās. Mājām skanīgs nosaukums. Nesaukšu, bet skanīgs. Varbūt kaut ko atstājuši zemē priekš manis. Nu ko? Bārnas ķērts un dzērvis kliedz. Putneļi satraukušies jau, pavasars nāk. Šie pāris meklē droši vien. Nu, tie tur čaļi nejūt vēl mani. Nu, labi. Gan jau ieraudzīs. Iesim meklēt. Nav paštaisīt nāzi izraka. Nāzes sapujas rokturs jau noderēs. Cauru leja basa. Praktiskais latviecis. Domāju, kaut kas vērtīgāks skanēja ļoti labi. Nav nekas. Nāzes tā nāzes. Nav jau desantnieka nāzes. Tas tāds burkāns tīrīt. Nav misiņu korķi atrada. Nevar saprast, kas te. Tas ir zīmējums kaut kāds. Divas acis, redz. Droši vien ietonējies. Nu, nezinu, marķējumu nevar ieraudzīt. Nu, vec, tagad jau tādas vairāk neliek. Korķis no kaut kā. Apstīsies internetā, varbūt rec. No kādas mašīnas. Vecas. Nu, labi. Pagaidām tā pinos kaut kādas pāris pogas nefilmē. Tur nav ko palepoties. Nu, atrad friču katliņu tādu vāktos saņuru kādu, domāju, jāparaugu blakus, varbūt kaut kas ir. Kaut kas te bijis. Šitā es nezinu, es viņas neatšķiru. Man liekas, ka tik tā nav krievs apirtā lāps. Tāda ir. Turpina rakt. Tīri labi saglabājusies. Domāju, kaut kas varbūt interesantāks, vajag izrokt lāpstu. Ar lāpstu izrokt lāpstu. No pirmo monētu pa visu dienu būšu atrads. Šodien baigi iet. Man pat neticējās, ka tā ir monēta. Domāt, kaut kāds baterijas gāls. Nu, nezinu. Kaut kāds 1 centīms. Varbūt. Un patīrīšu, ja būs interesants, tad vēl ieslēgšu kameru. Nu, kāda smuka ainava. Tad tāda māja iekšā, bet baigi piemēslotā. Es te racis kaut kādu 10 gadu atpakaļ. Vienmēr tā novāzam, ko te atradīs. Skatos, tā smuka te ir. Tas lauks kaut kāds samauca. Nekas vēl nav sasēts. Pirmais signāls. 15 gadiem, es tomēr nav šito gredzenu vīriešu nolasījuši. Agrāk šitā laba vieta bija. Bet tad viņi izsīka, zemi izspiedusi. Tad cariskās monētas var atrast. Kara laika kaut kādas civilie savākušies. Liels pirksts veicim bijis. 19. gadsimts, jāsaka, pagaidām labākais, ko atradz. Nu, tur augšā to gredzenu atrad.
Domāju, varbūt kaut kas zemāk ir. Kaut kas ir. Un bauds pie tā. Sudraba monēta tā ir. Jau saprast, kas par monētu. Viņi arī skanēja smalki. Viņi nav cārēni būt. Kaut kas briesmīgi zaļš atkal. Liekas, ka cārēni. Šeit tā. Ērglim puļķis rokā. Nu, sudraba monēta ir. Īstās diezgan. Man jau liekas, ka cāra. Kas man īstās nekas. Bauds un tā. Viena viņam tā ķep ar to mietu. Otra ar bumbu būs. Nu, es tā stūbu runāju, tas jau citādāk saucās. Bet prieks. Atbrauc. Es tev gadiem neesmu braucis, ja, man te likās, ka te nav ko darīt. Nu, lūk, izmērs tā kā 15 kapeikai. Nu, signāls bija knapi dzirdams. Izdrakās, varbūt ka interesants kaut kas. Kaut kāds baigais. Tas nav misiņa. Skanēja gan viņš struntīja. Tā kā izrakta, tad jau skanēja, bet zemē kaut kāds bijis rotājums. Nu, šita ir interesantāk. Signāli nav tik daudz un korķa te nav. Ja ir, tad vai nu čauli attīko pirms tam to īla tā čauli izraka. Liela. Un tagad šitās. Nu, nogāju no lauka malā, domā aiziešu. Tik pa buņģām paņemšos. Nu, tev jau padomu laikos dzīvojuši. Te tam dāržam tas grāvs bijis. Domāju, tā kaut kāda buņģa. Kur redzams, ka sēdējis zaļša. Derība sākta milzīgā atkal. Zinu, ka vieta veci. Tik te viss pa virs ir. Gravi. Šeit tā riktīgi, tāda maktīga. Nu, adats nav. Tā būs. Sieva topošā sadusmojusies, izsviedusi. Riktīgi smuku, viņa notīrīsies. Te tās rociņas. Te adatvērās virsū. Šitā viņa bija, nu, pareizi jau šitā skatīties. Kā teva. Viņas princips ir vienāds, jā, bet raksts kāds. Riktīgi smuka. Jā. Vienu tādu es atredzu. Ar visu adatu. Šitā otrā. Nu, tad jau rāciens izdevies. Nu, bēdlēji. Vajag ar tā nolūst. Trāp tieši būdē pa jumtu. Šitā būda stāv arī pulkos gadus. Viņa pat šitas trieciens nav sabojājis. Nezinu, no kāda materiāla viņa tur ir. Nu, šitā te, tā ir. Te izdemolēs viens vāku norāvs, dusmās varbūt biksēs iekrāv. Te baigi. Jāuzmanās. Buņģi pie buņģis. Caur šitiem brikšiem tajā grāvī to derību saka tikko atrada. Nu, viss vecais izem. Zem šī tā padomi šļuraka.
kultūras vērtības zem korķiem. Nu labi, tas tā. Laiks smuks. Filozofija. Te es esmu kaut kāds ceru laiku pogas jau atradz. Kaut ko varbūt varēs izkasīt ar tiem mēsliem, bet alumīnija sadaudz. Bet nu jau sirds mierīgi. Šī tāda būtīgi sakt, kā atrod tam nomierinās uz sitienu. Labi, redz, kā viņš nabaks bijis sasiets ar drāti. Tik un tā viņa vējuši. Bams, rek, tur vēl kaut kas nogāzies tas pats. Šita, redz, attējā netrāpīja. Tā svētvieta. Tas ir mēģinās kaut ko atrast, tāda mūda. Tieši gāju un domāju, vai tu nevienu monētu vairāk neatradīs, ja iet uz galdienu. Kādreiz bija caur 1 kapeika. Nē, tas man liekas, ka rāms ir. Ai, nē, nav tomāt. Es jau domāju, normāli. Rāma atradis. Nē, 1 kapeika. Nomirusi. Viņi skanēja, viņi tā paukšķēja, tā kā padomu kapeika. Kaut ko varbūt varēs izlasīt. Kā putnus var dzirdēt. Saula drīz rietēs, tad viņi vispār iesprings. Nu, gan rīz iemet vēl pie lūžņiem. Skatos otrā pusē ādatā. Jau fambām. Tas ir labs. Tas ir riktīgi kaut kas labs. Ar ādats sudraba. Krusts kaut kāds tas ir. Uztaisīsim tad apskatu. Jā, tas raciens sākumā likās diezgan bezcerīgs. Jā, tas meža mājas. Viss viņas izrakts, jā, un tur bedres zvērīgs. Jā, sāksim tajā secībā, kā es tur atradu, jā, tas korķis, kas likās man absolūti. Tāds štruns, bet, viņš neparasts, jā, domāju, varbūt no kaut kādas mašīnas, kā es tur saku, jā. Izrādās, ka tā arī ir. Jā, viņš arī ir no mašīnas. Kara laika Opels, 1,2 litri, tas modelis saucās P4, pieaugšu bildi, jā, tas. Tāda populārākā mašīna, ko saražoja. Man liekas, kaut kā 40 000, jā, no 35. līdz 37. gadam. Tur fronti pāri virzījusies, jā, es tur atradu to, nefilmēju to katliņu vācu, jā, un tad to sapieru lāpstu, jā, tas korķis tur īstenībā blakus, jā. Lai saprast, teiksim, cik tāds korķis maksā iekšā. Bija uz gumijas blīve. Un tāds štruns, tas ir radiatoram, jā, priekšā. Dzēsēšanai mašīnai. Es viņu atradu kaut kādā darbnīcā, bet tu to bildi nevar izkopēt. Kaut ko viņš tur neļauj. Pār pa 100 eiro, jā. Tāpēc, jā, es varu tikai brīnīties. Un tie, kam ir tie antīkās mašīnas, jā, ja viņš, teiksim, korķis viņam saiet postā, jā, kur tu viņš dabūs tad? Jā, šitās detaļas viņas nejēgā izrādās maksā, jā. Nopirkt vecu korķi, jā, pa 100. Man liekas, kaut kāds 120, kad tik nebija. Jā, šeit nevar mest lūžņos, jā. Smalkā vītne, viss kā nāks, ja viņš no bronzas. Tie, kas skatās šortus, jā, īsos tos video, tie redzēja jau šo saktu
sakta ir derība sakta. Jā, man tur čalis jautāja viens un viņu īsu brīdi īstenībā nēsāja. Vismaz jānēsā, kāds nēsā cik grib, jā, var jau līdz pēdējai stundai nēsāt, jā, bet tas tāds nosacītais līgavs pušķis viduslaikos, jā. Jo tad, teiksim, kad taisījās precēties, tad paziņoja baznīcā, jā, laicīgi, jā, topošie laulātie, un tad mācītājs, kad sprediķoja, jā, viņš tur teica, tie un tie taisās tur precēties. Nosacīt jums stāst, jā, tas jau pārsimt gadus atpakaļ, jā, neesmu bijis liecinieks. Tad šito saktu nesā, vai kāds redz, jā, ka meitene drīz precēsies. Un tad, kad apprecās, tad viņi nenēsā, jā, tāpēc saucās derības, jā, ka ir tās rokas sadevuši, jā, ka mēs precēsimies. Ir arī gredzeni, jā, ir vīrieši gredzeni, un es bieži viņus salīdzinoši atrodu, un tā es tā pastāstu. Bet, šie lielie parasti kaut kādu vienu daļu var atrast, jā, jo tur, kur apstrādā laukus, jā, tur viņš, tiek sabojāti, jā, un tur nekas, jā. Tāpēc, teiksim, atrast lielu šo derības saku, tā ir tāda veiksme. Jā, viņš skaisti ornamentēts, ja viņš, teiksim, mālaina augsnē atkal tās puķis, tad nevar redzēt. Te ir liela bēda. Kā jau es tur saku, jā, tur tāds grāvs pusēs birs, jā, tur tā tehnika neviens nebrauc, jā, blakus, teiksim, tā dzīvojamā māja bijusi, kā apkārt, jā, teiksim, vai ūdens aiziet, tad tur izraukt tos grāvīšus, jā, tur melorācijas. Un blakus lauks, ko apstrādā, un ber viss tur, viss, ko var uzbērt, lai tur aug, jā, viss pa labo. Tā kā atrad pat nevarēja nokonstatēt, jā, tad uzmanīgi notīrīja un norestaurēja mantu. Tagad skaista. Šitas ir brīnums, jā. Teiksim, viņš diezgan... es jau nekad, tas man pirmais krusts, ko es atradu, tas, jā, un tie krusti jau tie, kas roktās kapitulācijas vietas. Bet šis nav otrā pasaules kara, viņš ir pirmā pasaules kara krusts. Identificēju, jā, es pieaugšu fotogrāfijas, jā, tieši šī tipa, jā. Jā, ražotājs Pauls Maibauers, jā. Viņš gan pirmā pasaules kara krustus taisīja, gan otrā pasaules kara. Berlīnē, jā, bija uzņēmums. Šis saucās EK1. Nezinu, ko nozīmē, jā. Tad pa krustiem tad briesmīgi jāstudē. Un lai būtu absolūti precīzi, jā, teiksim, tie krusti ir 102 varianti. Jā, es atradu informāciju, jā, un tur ar skrūvi un kā tik nav, un ar papildu zāķiem, un augšā tāda ļipa, jā. Šitas ir ar adatu, jā. Šitas ir oriģinālais, jā, es skatījos, ko es tur uz lauku tur filmēju, jā, es viņam mazliet pieskāros, jā, tā loda atgāja vaļā. Tur tāda, kā es smējos, jā, tur mājvieta. Es vēl tur, nezinu. Pirmo reizi bija tā, ka tā māja bija, jā, pamest, laikam pēdējais bija miris, jā, tur. Līdz tur tāds sievu gados bija. Un tā tur visi vietējie marodieri bija.
iztīrījuši. Tāda nevērtā mājiņa. Un tad beigās nopirkt to zemi kaut kāds čaus un viss vienā kaudzē sastūma būdu, kas no koka sadedzināja. Jā, apmēram tā ir viena. Tur katru dienu nebrauc, protams, atbrauc, skatos, kur namiņš, jā, nav, jā, namiņš. Viss, kas no koka nokurināts un tas čupā. Un šitas te bija, es vēl atceros, jā, tur bija tāds kaut kādi jāņoga krūmi un kaut kas. Nu, vai jūs saprast, teiksim, šitā visa štev, viņš saucās Dzels krusts, bet viņš no sudraba ir, jā, un uz to adatu. Te ir tāds, kamēr neparādījis, te ir rakstījis 800, jā, 800 tās provas, jā, ko es runāju par ķeizariskajiem sudrabiem, jā. Ķeizara Vācijas, tā ir ķeizariskās Vācijas prova. Un saucās it kā Dzels krusts, bet viņš no sudraba taisīts, tur vēl viena tā plāksne ir virsū, tā ir zudus, jā, kur zudus, droši vien tur pat kaut kur mētājās, bet tur ir tā savandītā zeme, ka es baidos, ka es nevarēšu atrast, jā, tajā fona bildē jūs varat redzēt, jā, te es saglabājies vēl, te bijis tas ķeizars, tas Vācijas, tas krons, te ir W. Vilhelms un te ir 1914. Jā, tādam viņam jābūt. Un tad te apkārt, kur ir redzams, te tāds iet. Tāda drātīta tāda sudraba. Šeit var palabot, protams, tie, kam ir tie Otrā pasaules kara krusti. Man liekas, ka viņi tikar nav no dzels un tikai tā drātīta no sudraba. Es nezinu, nav mans, jā, bet kā vēsturiski relikvija, jā, man viņš, protams, sapriecāja, tur man tādas sajūtas. Domāju, kaut kāds tur alumīnijas, viņš tās saņurkāts bija, jā. Šos krustus piešķīra, jā, viņš pirmās pakāpes, ko es atradu, jā, tos tikai militāru personām. Tur kaut kāda tur ir bijusi, ja es atradu to 14. gadā to frontinieku, to grēdzenu, ja, tur tādu no alumīnija uztaisīts kaut kur viņš man ir. Un vēl šo to kaut kādas tur pogas tā laika, ja. Tāpēc, bet, vieta loģiski es jums nelauzīšos teikt, ja, bet, Kurzem bija okupēta, ja, Vācu karaspēka. To ir tad, kā saka, jāņogās, ielingājis kāds, jā. Tur vēsturs bez sajēgas, jā. Katrā ziņā tā nav vācu mūža, jā, tā parasta zemnieku māja. Tās tas stāsts, jā, tā pāris monētas. Šo es atradu, jā, kā jau uz laukas teicu, tas šitajā braucienā, ka viņi izstās man tādu knapu, jā. 1875. gada. Var salīdzināt šī, tad, kad to gludeklis atrada. Arī notīrīja, jā, pilnīgi citu, jā, paņem abas monētas blakus. To ir mālaina augsne izdarījusi, noēdus arī sudrabu. Te smiltiņa. Bet tā bija zaļa, jā. Šitas grūtāk pat tīrījās, jā, nezinu, kas tur virs. Tāda brīnuma notiek. It kā liekas bezcerīgs rāciens. Šitie vienīgie priekšmeti, ko bija vērts arī īstenībā paņemts, nezināju, pat ar drātēm kaut kādām, jā, tur, kur tas krusts, tur aizbraukšu, protams, jā. Varbūt, ka es to otro to plāksni kaut ko, bet tur tā samuļļāt tā zeme, tur nezinu. Man jau liekas, ka es viņu neatradīšu, bet, kā es vienmēr saku, viss ir gadījums, jā. Krusts, jā, pusīti. 2/3. Bet galvenie tie burti nav.
Nu, tāda te atraduma. Labi. Tad kaut, jā, kas tās interesantāks man garās, to es šortos ātrāk, jā, īsajos nopublicēju, jā, tur vērts ieskatīties. Tas kanālā uz īsiem videoklipiem uzspiež, un tad nāk ārā visi tie īsie. Tev ir citā reizē.